Inovācija ir process no idejas līdz tirgū pieprasītam produktam. Latvijā ar bioloģisko ražošanu lauksaimniecībā nodarbojās 3400 zemnieku. Viņi apstrādā vairāk nekā 327 000 hektārus zemes, kas veido 16% no kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzuma. Mūsu zemnieku ražotie produkti un arī pārstrādātie produkti ir labi zināmi daudzās valstīs. Tomēr bioloģiskajā ražošanā, līdzīgi kā integrētajā ražošanā, ir ļoti liels izaicinājums, un tas ir darba ražīgums. Pēc produktu izlaides uz 1 hektāru Latvija Eiropas Savienībā ar 971 eiro lielu rādītāju atrodas pēdējā vietā. Eksperti uzsver, ka atpalicības likvidēšanai vai mazināšanai vismaz svarīgi ir izmantot inovāciju. Tā stiprinās saimniecību konkurētspēju un pātrinās izaugsmi. Lūk, daži piemēri. Pirmais par inovāciju lopkopības nozarē, otrs par populācijām augkopībā. Mēs atrodamies zemnieku saimniecības Silvas ganībās pie aitiņām. Šī ir viena daļa no ganāmpulka, kas jau ir ganībās, un mēs kā saimniecība piedalāmies Latvijas Biozinātņu tehnoloģijas universitātes šajā projektā, kur ar dronu palīdzību mēģināsim salikt saimnieku un, kā teikt, mūsdienu tehnoloģijas iespējas attiecībā uz vieglāku, varbūt atvieglotu darbu, uz resursu taupīšanu, uz laika ekonomiju. Jo tehnoloģijas attīstās, un mums arī kā saimniekiem ir jāiet laikam līdzi. Un ja mums ir iespējas izmantot kaut kādas jaunas iespējas, tad mums viņas jāizmanto. Projekta ietvaros mēs kā saimnieki ceram varbūt uz tādu rezultātu, kā pareizu laika noteikšanu, parazītu tam aktīvam laikam un arī efektīvākai saimniekošanai. Mēs kā saimnieki nodrošinam ganības, aitiņas un mūsu sadarbības partneri, kas ir universitāte un dažādi klāt pieaicinātie speciālisti. Uzsāksim šo te projektu un mums, kā saimniekiem, jānodrošina aitiņas, būs jāveic izmeklējumi, gan fekāliju, gan asins paraugi, arī ieskaitot zemes analīzi. Analīzes šos te rādītājus tiks ņemts vērā. Tāpat mērīsim zāles masu dažādos laikos, ko aitiņas ēd un kā notiek visi šie te procesi, lai viņus varētu salikt tādā tīri, varbūt matemātiskā veidolā un saprast laicīgi riskus tieši uz dzīvnieku veselību. Šāds projekts Latvijā ir pirmo reizi, un mēs piedalāmies 2 saimniecības, Sijā Mikaitas un zemnieku saimniecības Silvas šajā projektā. Mums ir diezgan dažādas saimniekošanas metodes, mums ir dažāda veida nožogojumi, dažāda veida ganības. Un mums arī darbs saimniecībā tiek arī atšķirīgi plānots, jo mums atnešanās ir ziemas periodā, un atkal Mikaitām ir liela atnešanās vēlāk vasaras periodā. Un mums ganībās būs atsevišķi aitumātes un atsevišķi jēri ganīsies. Ja? Mums nebūs tā, ka viņi kopā ganās. Tā kā zinātniekiem būs liels izaicinājums visus datus ievākt. Protams, mums pašiem kā saimniekiem arī būs jāpiestrādā. Un to, ko sadarbības partneri mums lūgs, tas mums būs jāizdara, lai ievāktu visus pēc iespējas precīzākus datus 3 gadu periodā.
un tad varēsim spriest par rezultātiem. Tātad pirms pāris mēnešiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte uzsāka realizēt projektu kopā ar partneriem inovatīvs ganību monitorings efektīvai apsaimniekošanai, atgrimotāju ēdināšanas optimizācijai un emisiju mazināšanai Latvijas klimatiskajos apstākļos. Projektu mēs veicam kopā ar partneriem. Tās ir 2 Latvijas aitu saimniecības, kuras atrodas Limbažu rajonā. Un šodien mēs no universitātes esam ieradušies kopā ar 6. kursa studentiem. Paņemsim no aitiņām fekāliju paraugus, paņemsim zāles paraugus un palīdzēsim saimniecībās iegūt no aitām asiņu paraugus, lai tos izmeklētu saimnieciskām vajadzībām. Tiks monitorēts aitu veselības stāvoklis un minerālu vielu nodrošinājums. Ar minerālu vielām tiek domāts makro un mikro elementi. Analīzes tiks ņemtas arī no augsnes, no zāles masas, kas izaug ganībās, un skatīsimies, kā tas korelē ar to, kas dzīvniekiem ir organismā. Saimnieki pēc tam varēs zināt, attiecīgi kādas piedevas vajag nopirkt, sagādāt, lai uzlabotu aitu ēdināšanu, aitu veselību, vielmaiņu. Un šī parazītu kontrole ir ļoti aktuāla, jo tā ir vistiešākā veidā saistām ar ganībām. Ganībās tātad tiks monitorēts gan zāles masas, augšanas, ātrums, blīvums, kā arī parazītu attīstība atkal saistībā ar meteoroloģiskiem datiem. Un šī informācija tiks vākta kopā. Tas inovatīvais būs tas, ka mums ir partneris, kas izmantos dronus ganību monitoringam, korelēsim šos datus ar to, ko mēs konstatējam ar mērījumiem uz zemes, un šie visi ievāktie dati tiks doti citam partnerim, kur ir matemātiskie prāti, mākslīgā intelekta prāti, lai tātad šos te datu apmaiņa un rezultāti būtu maksimāli ātri un efektīvi izmantojami. Projekts turpināsies kopumā 3 gadus, tātad vēl 2,5 gadus tā pa lielam. Bioloģisks heterogēns materiāls ir tāds jaunums Latvijā un arī Eiropā. Pētījumus mēs uzsākām 2013. gadā, kad veicām pirmos krustojumus, lai izveidotu pirmās kombinēto krustojumu populācijas. Un tā ir kā alternatīva tradicionāli audzētajām viendabīgajām augu šķirnēm, kurā var teikt, ka ir ļoti liela daudzveidība ietverta. Ir augi atšķirīgi pēc dažādām pazīmēm un ir iespēja līdz ar to pielāgoties konkrētiem audzēšanas apstākļiem, jo lielāku ražu dod un izdzīvo tie augi, kas ir piemērotākie. Tāpēc šī ir tāda ideāla iespēja izveidot populāciju, kas ir piemērota konkrētai saimniecībai, augsnēm, klimatiskajiem apstākļiem. Viss sākās ar pagaidu eksperimentu, kas bija Eiropas Savienībā, lai izveidotu likumdošanu heterogēnā materiāla audzēšanai, pavairošanai, tirgošanai. Un Latvija bija viena no 6 valstīm, kas piedalījās šajā eksperimentā. Mūsu institūts un Gaiķēnu saimniecība piedalījās. Selekcija mums turpinās. Pirmā populācija, kas ir ražošanā, ir Gaiķēnos, bet ir vairākas, kas ir saimniecībās, kur tās nav sēklaudzēšanai paredzētas, bet gala izmantošanai, gan lobarībai, gan pārtikai tiek izmantotas.
jā, tas par vasaras miežiem un ir arī tātad kvieši, vasaras kvieši un darbs ir uzsākts arī ar ziemas miežiem. Pirmās populācijas kopumā jau 22 ir dažādās attīstības stadijās. Ja lielākās platībās, tad gaļķēnos būs iespēja iegādāties sēklu. Ja grib tieši savu personīgu populāciju ar īpašām pazīmēm, tad ir iespēja mums pasūtīt, vienojoties par samaksu par to, no paša sākuma ar krustošanu sākt veidot. Vai arī var izmantot jau, pavairot mūsu izmēģinājumos jau esošas populācijas, kas ir jau sakrustotas un kas vēl nav nevienā saimniecībā, bet mazi sēklu daudzumi tur varētu būt pieejami. Bet tad konkrēti jāinteresējas pie mums un tad runāsim par iespējām. Sveiki, esmu Mārtiņš Gaiķēns, pārstāvu zemnieku saimniecību Gaiķēnī. Un par populācijām ar populācijām esmu saistīts jau 10. gadu, kad iepazinos ar Lindu, kas piedāvāja audzēt pētījumu ietveros populāciju. Šogad laikā esmu izmēģinājis 2 populācijas. Pirmā bija Mirga, otrā tagad ir Gaiķēna, kas izstrādāta speciāli man sadarbībā ar institūtu. Un esmu beidzot ticis līdz tādiem apjomiem, ka varēšu arī piedāvāt tirdzniecībā šo populāciju. No 11 kilogramiem ir izaudzēts jau 11 tonnas, kas šo pavasaru tiek iesētas, un jau uz nākamo gadu jau būs diezgan lielos apjomos pieejams. Un tie, kas grib izmēģināt, es domāju, tas ir kaut kas jauns, kaut kas ir varbūt arī ienesīgs, jo līdzinējie pētījumi pierāda, ka populācijas ir pat ražīgākas un lielāku ražu un kvalitāti nekā šķirnes. Un īpaši ekstrēmās apstākļos, kas bija sausais gads vai slapjais gads, viņas, manuprāt, parāda labāks rezultāts. Viņas spēja pielāgoties. Un nopērkot no manis, viņi pielāgosies jūsu saimniecības vajadzībām tieši. Jo vairāk gadus audzēsiet, jo labāk viņi paliks. Un piedāvājumā būs mieži, kas jau būs lielākos daudzumos, un nelielā daudzumā arī vasaras kvieši. Runa ir par vasaras miežiem un vasaras kviešiem. Ziemas, cik es saprotu, vēl tikai top populācijas, un tās būs droši vien vēlāk, bet šobrīd, ja kādam ir interese, var droši vērsties saimniecībā Gaiķēni.